Ziemassvētku laiks – vienīgais laiks, kad mēs darām visu, lai iepriecinātu citus, nevis paši sevi. Šogad apsolīja arī mazajam brālītim parādīt, kā tas darāms. Lai es būtu droša, ka dāvana ir īstā, vienmēr ļoti rūpīgi piedomāju pie tā, kas patīk katram tās saņēmējam. Vecmāmiņai visvairāk patīk vārīties, tāpēc viņai dāvināšu katlu. Brālītim patīk viss, kas patīk pārējiem bērniem, tāpēc to es arī dabūšu. Tēvs ir kaislīgs ugunsdzēsējs, tāpēc arī dāvanai jābūt atbilstošai. Brālēnam patīk meitenes, tāpēc viņam būs krūšturis. Tantei būs vāze, jo nezinu. Vectēvam es nekad nevaru izdomāt, ko lai dāvina vectēvam. Tā kā viņa hobijs ir makšķerēšana, lai būtu zivis. Mātei es dāvināšu īpašu un personisku krūzi. Vienmēr nodrošinās arī ar personiskām papildus dāvanām negaidītiem viesiem. Nevaru sagaidīt tuvinieku pārsteigtās sejas, kad viņa dāvanas izsaiņos. Priecīgus Ziemassvētkus! Kundze, jūs aizmirstāt savu eņģelīti!